Senā Ēģipte. Vai varētu būt, ka šīs mīklainās kultūras atstātie hieroglifi stāsta par citas planētas viesu vēsturi? Un par augstāko ārpuszemes rasi, kas pirms tūkstošiem gadu palīdzējusi cilvēkiem uz Zemes? Ja tā ir tiesa, tas var pilnībā mainīt mūsu domas par cilvēku rasi. No stāstiem par apciemojumiem, kas apslēpti senos tekstos, līdz pierādījumiem, ka ēģiptiešu celtņu izcelsme nav no Zemes. Šovakar mēs atklāsim neticamu stāstu par savādām būtnēm, kas stāv aiz vairuma cilvēces attīstīto civilizāciju. Pievienojieties mums, kad atklājam ēģiptiešu dievu citplanētiešu vēsturi. Globālā cīņa ir sākusies. Slepenās lietas, kas gadu desmitiem ir slēptas no sabiedrības, par NLO liecībām tagad ir pieejamas publiski. Mēs atklāsim patiesību, ko slēpj šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība vēlas slēpt no jums. Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Pierādījumi visā pasaulē liek domāt, ka starp citplanētiešiem un senajām cilvēces civilizācijām pastāv saikne. Debesu kalendārs, kas pazīstams kā Stonehenge, seno indiešu stāsti par vadāmiem kuģiem vārdā Vimānas. Mēs atklājam, ka senās sabiedrības, kas pēkšņi uzplauka no nekā, ieguva šo informāciju no vecākām, daudz vecākām kultūrām. Iespējams cilvēku, bet iespējams ne. Neviena civilizācija cilvēces vēsturē neatklāja tik daudz par saikni ar zvaigznēm, kā rase, kuras saknes meklējamas pirms vairāk nekā 5000 gadiem. Senie ēģiptieši. Senā Ēģipte ir kā mūsu cilvēces pagātnes aka. Jo vairāk senās Ēģiptes noslēpumu atklājam, pieminekļus, piramīdas, sfinksu, jo saprotam, ka varam vēl vairāk uzzināt par seno Ēģipti un potenciālo saikni ar ārpuszemes rasēm. Dendera, Ēģipte. Starp daudzajām drupām Hatoras templis ir centrālais dievietes Hatoras pielūgšanas templis. Māte, sieva un saules dieva Rā, meita. Fascinējošais par Hatoras templi ir tas, ka tajā ir skaisti grieztu zīmējumi, kas pierāda, ka ēģiptieši aizrāvās ar astronomiju. Bet Hatoras tempļa hieroglifi iespējams atklāja kādu zinātnisku skaidrojumu, kas par gadu tūkstošiem apsteidz tā laika zināšanas. Vismīklainākie gravējumi attēlo ierīci, ko mūsdienu cilvēks nespēja izgudrot vēl 3000 gadu laikā. Šie hieroglifi attēlo reptiļveidīgo būtni vai būtnes, kas pasniedz cilvēkiem dāvanas. Un šīs dāvanas tiešām ir apaļas un izstaro gaismu. Var pateikt, ka tajās ir kvēldiegs, tās līdzinās spuldzēm. Vai senajiem eģiptiešiem bija zināšanas par elektrisko spuldzi 3000 gadu pirms Tomasa Edisona? Un vai seno eģiptiešu zīmes spēja atklāt savādo būtņu, kas nodod cilvēcei zināšanas patieso identitāti? Slepenā lieta – Tulija papirus. Viena no jaunākajām liecībām par seno eģiptiešu un citplanētiešu iespējamo sadarbību ir Tulija papirus. Spriežot pēc ziņotām, Tulija papirusu Kairas antikvariātā atklāja Alberto Tulijs, Vatikāna Ēģiptes izpētes muzeja direktors. Vēstījuma tulkojums atklāja šokējošas liecības par neidentificētiem viesiem senās Ēģiptes smiltīs pirms vairāk kā 3500 gadiem. Tajā teikts, 22. gadā savāds kvēlojošs disks ieradās no debesīm. Pēc vairākām dienām debesīs to kļuva arvien vairāk. Tie mirdzēja spožāk par sauli.
Spēkpilns bija kvēlojošo disku izvietojums. Tulija papirus apraksta kvēlojošus diskus, kas lidoja debesīs. Kā mēs to saucam tagad? Par NLO. Un izskatās, ka citplanētiešu flote lidinājās virs senās Ēģiptes. Daudzi uzskata, ka kvēlojošie diski varētu būt ārpuszemes būtnes, kas attēlotas Hatoras templī. Ja tā ir tiesa, tad mums ir dokumentēta liecība par NLO nolaišanos virs senās Ēģiptes. Turklāt mums varētu būt pierādījumi par tehnoloģijām, kas apsteidz laiku par vairākiem tūkstošiem gadu. Vai iespējams, ka tas, ko mēs uzskatījām par dieviem, patiesībā ir citplanētieši, ar kuriem komunicēja senie eģiptieši? Un ja tā, kāpēc tie šeit ieradās un ko viņi gribēja? Turpinājumā, atbildes uz šīm mīklām var atklāt lielāko citplanētiešu noslēpumu cilvēces vēsturē. Un atklājiet kapenes, kurās dus senais valdnieks, kuru daži dēvē par citplanētiešu ķēniņu. Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Seno eģiptiešu vēstījumi pierāda nenoliedzamu saikni starp eģiptiešiem un mīklainām būtnēm, kuras tika noturētas par dieviem. Bet vai šie dievi bija tikai folklora, vai arī reālas būtnes, kas apciemoja mūsu planētu un dalījās noslēpumos ar cilvēkiem? Ja senie eģiptieši kontaktējās ar citplanētiešiem, varbūt visi dievu hieroglifi, ko redzam šodien, patiesībā ir viņu sazināšanās ar citplanētiešiem. Abidosa, Ēģipte. Slavenā Seta tempļa sienās ir iegravēti apbrīnojami attēli. Iespējams, kas saista senos cilvēkus un ārpuszemes dzīvību. Uz šo eģiptiešu celtņu sienām ir moderna lidaparāta attēlojumi hieroglifos. Lūk, helikopters, cita veida lidaparāts, tā līdzinās zemūdenē. Kā lai izskaidro, ka tie iegravēti akmenī pirms 8000 gadu? Ja šīs ir liecības par mašīnām tūkstošiem gadu pirms to laika, vai iespējams, ka augstākās tehnoloģijas senajam cilvēkam pasniedza augstāka rase? Ir jādomā, vai šīs mašīnas bija gaisā seno eģiptiešu laikā? Vai viņi paši tās uzbūvēja? Vai arī tas ir pierādījums, ka kaut kas bija debesīs pirms 1000 gadu? Ja šie gravējumi ir pierādījums citplanētiešu kontaktiem ar senajiem cilvēkiem, tad ko viņi vēlējās panākt? Atbilde varbūt ir meklējama kapenēs, kurās dus sens eģiptiešu valdnieks. Daži domā, ka viņš nemaz nebija cilvēks. Slepenā lieta - Ehnatons, citplanētiešu ķēniņš. Faraons Amenhoteps IV kļuva par Ēģiptes valdnieku 1353. gadā, pirms mūsu ēras, bet 5. valdīšanas gadā viņš nomainīja vārdu uz Ehnatons, Atona dzīvais gars. Eģiptiešu mitoloģijā Atonu apraksta kā saules disku, ko reizēm attēlo ar rokām un stariem, un tas padara Ehnatonu par dzīvu saules diska iemiesojumu. Ehnatons valdīja 17 gadus, nomainot zemes tradicionālo reliģiju, liekot pielūgt tikai Atonu. Pēc valdnieka teiktā, Atons saules disks ir daudz spēcīgāks par pārējiem dieviem. Tas, ka Ehnatons spēja mainīt visas eģiptiešu ticības dažu gadu laikā, liecina, ka viņam bija saikne ar šo dievību. Un ja mēs ticam, ka Atons bija kāda ārpuszemes būtne, tad varbūt Ehnatons bija tā atvase. Ehnatona hieroglifi parāda viņu dažādos veidolos, tikai nenormālā. Viņa rokas un pirksti ir gari un slaidi. Viņa zods ir izstiepts.
un viņa galva ir savādi pagarināta. Šīs karaliskās ģimenes ģenētiskajā struktūrā ir attēlotas noteiktas citplanētiešu pazīmes. Viena no tām ir galvas kausa pagarinājums. Eknatona galvas kausa analīzes likušas zinātniekiem attēlot necilvēcīgi pagarinātu galvu un neparasta izmēra acis. Šīs pazīmes ir novērotas arī faraona meitām un slavenajam dēlam Tutanhamonam. Bet vai šī ģimene varētu būt cēlusies no ārpuszemes rases? Skeptiķi domā, ka Eknatona galvas forma varēja rasties deformēšanas rezultātā, ap bērna galvu apsienot kaut ko. Bet nav nekādu pierādījumu tam, ka Eknatona galvas forma ir kāds sakars ar galvas kausa pārveidi. Daži uzskata, ka Eknatons un viņa pēcteči cieta no kādas bioloģiskas anomālijas, bet citplanētiešu teorētiķi uzstāja, ka izskaidrojums ir daudz šokējošāks. Vai Eknatons varētu būt pirmais citplanētieša cilvēka hibrīda radīšanas mēģinājums? Ja ārpuszemes rase mirtu, kā viņi iekarotu citu planētu, lai saglabātu savu rasi un dzīvotu nākamajās paudzēs? Viens veids būtu izveidot hibrīdu ar šo sugu, lai radītu jaunas sugas, šīs un savas sugas sintēzi, tādējādi saglabājot savu civilizāciju. Ja citplanētiešiem izdevās krustošanās ar cilvēkiem, viņu gēni varētu būt atrodami cilvēkos šodien. Bet no kurienes viņi nāca un uz kurieni devās? Atbilde iespējams slēpjas vēstījumos, kas atrodami viņu lielākajā sasniegumā – piramīdās. Turpinājumā piramīdu slepenie kodi atklāja satriecošus pierādījumus par citplanētiešu arhitektiem un atklāja šokējošu noslēpumu, kas var pilnībā izmainīt mūsu uzskatus par cilvēku izcelsmi. Slepenās lietas, citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zemē. Jūs skatāties slepenās lietas, citplanētieši. Senie vēstījumi un faraona, kas pazīstams kā citplanētiešu ķēniņš, atliekas, iespējams pierāda, ka eģiptiešu dievi sastāvēja no miesas un kauliem. Bet vai šīs savādās būtnes varēja būt viesi no citas pasaules? Daudzi, kas tic, uzskata, ka tas ir pierādījums, ka viņus apciemoja, ka viņi zināja vairāk nekā mēs par dzīvību izplatījumā. Piramīdas. Daudzi tās uzskata par neiespējamām celtnēm, bet piramīdas varētu būt cilvēka augstākais agrīnās inženierijas sasniegums. Bet vai cilvēks to paveica viens? Pierādījumi tam ir redzami visur pasaulē, bet visiespaidīgākā un fascinējošākā ir Lielā Gizas piramīda. Lielā Gizas piramīda tika pa daļām uzcelta no 130 granīta blokiem, kas katrs svēra no 12 līdz 70 tonnām. Katru masīvo bloku ir tikpat kā neiespējami pārvietot ar cilvēka spēkiem vien. Tomēr katrs tika pārvests, veicot neticamu attālumu. Šie milzīgie granīta akmeņi tika pārvietoti 800 km attālumā, lai uzceltu lielās Ēģiptes piramīdas. Tos vajadzēja pacelt vairāk nekā 70 metru augstumā līdz virsotnei. Kā kāda rase varēja to paveikt? Sevišķi ņemot vērā, ka tas notika 3000 gadus pirms mūsu ēras. Pēc vēsturnieku aprēķiniem piramīdu celtniecība ilga tikai 20 gadus. Ja tā ir tiesa, tad strādnieki izlauza, izkala un apstrādāja vairākas tonnas smagu bloku ik pēc 2,5 minūtēm. Tas ir apbrīnojams varoņdarbs, pat aplūkojot 21. gadsimta tehnoloģijas. Tad kā to paveic senie eģiptieši? Vienīgā saprātīgā atbilde šodien liek domāt, ka viņiem palīdzēja, ka cilvēku rase spēja to paveikt pati. Arī precizitāte piramīdu konstrukcijā liecina par augstāku intelektu.
Piramīdas novietojums ir absolūti precīzs. Tās norāda uz ziemeļiem ar grāda 500 daļas precizitāti. Neviena celtne uz zemes nav tik precīza. Celtas ar svētās ģeometrijas palīdzību, kā to devēja eģiptieši, piramīdas kādreiz esot bijušas nopulētas, lai atstarotu saules gaismu tā, lai būtu redzamas no kosmosa. Bet kāds bija mērķis? Vai atbilde varētu slēpties šajā svētajā ģeometrijā? Vienādojumi un aprēķini bija tik smalki, ka tikai skatoties uz Zemi no debesīm vai kosmosa, ir iespējams izprast lielās piramīdas matemātiku. Analīzes liecina, ka piramīdas augstumu pareizinot ar 1 miljārdu tiek iegūts Zemes vidējais attālums no Saules. Pilns lielās piramīdas apkārtmērs mērogā līdzinās ekvatora apkārtmēram. Ņemot to visu vērā, kā eģiptieši ieguva šo informāciju? Tas pārsniedza senās Ēģiptes un civilizācijas tehnoloģiju robežas. Tāpēc daudzi seno citplanētiešu teorētiķi uzskata, ka Ēģipte bija daļa no senās ārpuszemes civilizācijas. Ja ārpuszemes saprāts ietekmē šīs lielās celtnes, tas nozīmē, ka ārpuszemes būtnes iespējams izjuta radniecību ar cilvēci. Citādi kāpēc, lai viņi aiz sevis atstātu lielo piramīdu vai celtni, kas spēj izskaidrot, no kurienes viņi ir nākuši? Sfinksu. 20 metru augstā un 73 metrus garā celtne ir lielākā monolītā statuja pasaulē. Un tajā slēpjas noslēpums, kas var pierādīt, ka senās Ēģiptes celtnes nav nākušas no mūsu planētas. Lielā sfinksa slēpj virkni neizskaidrojamu noslēpumu, bet lielākais atrodas uz tās virsmas. 1991. gadā ģeologi no Bostonas universitātes atklāja uz sfinksas laikapstākļu un erozijas atstātās pēdas, kas datēja tās celtniecību ar vairākiem tūkstošiem gadu pirms eģiptiešu civilizācijas. Tas nozīmē, ka sfinks eksistēja tūkstošiem gadu pirms eģiptiešu kultūras. Ja eģiptieši neuzcēla sfinksu, kas tad? Turpinājumā NASA atklāja satraucošu varbūtību. Šīs lielās celtnes iespējams nav no Zemes, un fotogrāfijas, kas to pierāda, šokēs pasauli. Pēc īsa brīža jūs skatāties Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties Slepenās lietas citplanētieši. Zinātniski pierādījumi var atklāt, ka senās Ēģiptes lielās celtnes tapušas sadarbojoties cilvēkam un viesiem no citas planētas. Bet no kuras planētas šie viesi ir nākuši? Jaunas NASA fotogrāfijas atklāja kaut ko, kas varētu būt vairākas piramīdas un sfinksa, kas apraktas Marsa smiltīs. Vai pirmās piramīdas un sfinksa uzcēla sena marsiešu rase? Tagad, kad uz Marsa ir mūsu zondes, uz daudziem jautājumiem tiks rastas atbildes. Ja mēs zem Marsa virsmas atradīsim senu civilizāciju atliekas, mums var nākties pārrakstīt cilvēces vēsturi. Ja seno Ēģiptu apciemoja un iedvesmoja dibinātāji no Marsa, mūsu sarkanās planētas izpēte var likt sastapties aci pret aci ar mūsu priekštečiem un beidzot atklāt patiesību par seno Ēģipti. Jūs skatījāties Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme.